Pārsvarā gadījumos nē. Apsaimniekotājs nepilda ne tiesneša, ne policijas funkcijas. Tad visbiežāk tie ir sadzīviski strīdi par to, ka kaimiņš ir pa skaļu, par to, ka kaimiņš tur nevietā mašīnu novietojas, par to, ka kaimiņš neadekvāti uzvedās. Šajā gadījumā iedzīvotājiem vai nu pašiem savstarpēji tie strīdi jārisina, vai tad arī ir jāiesaista jau policija. Pārvaldnieks varētu risināt tikai tādā gadījumā jautājumus palīdzēt risināt. Pieņemsim par to, kā marķēt autostāvvietas, lai visiem būtu vietas, kā organizēt šo autostāvvietu stāvēšanu, kur noteiktās vietas, kur mēs varētu glabāt velosipēdus, bērnu ratiņus, tad tāda veida lietas. Viss, kas attiecās ar kopīpašumu lietošanas kārtību. Tas būtu tas, kur pārvaldnieki varētu palīdzēt šajos strīdos.